Kāda ir situācija pasaulē? Šis slaids ir nedaudz jau novecojis. Pašlaik pasaulē ir 13,000 ikdienā lietoti Da Vinci roboti, no kuriem lielākā daļa, protams, ir Amerikas Savienotajās valstīs, kur robotu ķirurģija būtībā ir jau izstūmusi laparoskopiju. Ļoti liela attīstība notiek Eiropā un pārējā pasaulē arī. Kāda ir aina Eiropā? Eiropā ir tiešās pārstāvniecības un arī šie izplatītāji tirgi. Synektiks darbojās Austrumēropā, kas sevī ietver visu Poliju, Slovākiju un Čehiju un Baltijas valstīs. Kad mēs sākām darboties ar robotiem Baltijā, kas bija 25. gada 23. janvārī, kad mēs uzsākām darbību, šajos visos tirgos bija 85 roboti. Pašlaik ir 135 roboti. Tā ir būtībā milzīga tendence, un robotu ķirurģija noteikti ir jāuztver kā nākotnes attīstība medicīnā. Šo slaidu es speciāli pievienoju, lai liktu uzsvaru uz to, ka robotu ķirurģija attīstās un ļoti strauji attīstās. Šie ir Polijas informācija, kā robotu ķirurģija attīstījās Polijā, konkrēti Da Vinci, sākot no 64 operācijām gadā, kas ir būtībā nekas, 18. gadā līdz 25. gada beigām, kad mēs sasniedzām tikai 25. gadā 23,000 operācijas Polijā ar 85 robotiem, kas ir diezgan vērā ņemams rādītājs. Tātad runājot vēl par robotu ķirurģiju, pirmais komerciāli pieejamais Da Vinci robots bija 98. gadā. Pašlaik ir nomainījušās 5 paaudzes, pašlaik tirgu ir pieejama jau 5. Da Vinci paudze. Līdz ar to šī sistēma un arī mācību programma, ietverot arī mācību programmu sterilizācijas tehniķiem, ir atstrādāta līdz niansēm. Da Vinci var izmantot, Da Vinci nevis var izmantot, bet ir certificēts lietošanā 5 medicīnas ķirurģijas specialitātēs, kas sevi ietver vispārējo ķirurģiju, uroloģiju, ginekoloģiju, loras torokālo ķirurģiju un arī pediatriju. Tāpēc Inga šajā brīdī var nopūsties. Traumatoloģija pagaidām vēl nav šajā sarakstā. Būtībā mēs runājam par mīksto audu, par šīm te procedūrām, kas ir no rīkles, no kakla līdz iegurņiem. Pasaulē pastāv uzskats par to, ka 30% aptuveni no mīksto audu onkoķirurģiskām šīm te manipulācijām būtu jāveic ar robotu palīdzību, jo šie būtu tie gadījumi un īpatsvars, kad robots sniegtu pacientam tādu ātrāk atveseļošanos un ātrāk atgriešanos, teiksim tā, ikdienā un arī darba tirgu. Latvijā pašlaik mēs runājam par 2 slimnīcām, kurās varētu būt šie Da Vinci roboti. Vēl iepirkuma procedūra nav noslēgusies, bet Pasaules veselības organizācija arī ir veikusi aprēķins attiecībā uz robotu ķirurģiju, un Latvija, neskatoties uz salīdzinoši mazo iedzīvotāju skaitu, ir aprēķināta ar vismaz 8 robotu ķirurģijas sistēmām. Tāpēc lūkšu klausīties ne tikai lielajām slimnīcām. Vēl viens grafiks. Šis grafiks ir balstoties uz publikācijām, publikāciju šo te īpatsvaru un tendencēm pasaulē. Visās šajās 5 specialitātēs ir redzams tas, ka robotu ķirurģija ārkārtīgi strauji aug. Tie ir visas pasaules dati. Un laparoskopija savukārt strauji dodās lejā. Un runājot arī ar dažādu šo te specialitāšu ārstiem, ir novērojama parādība, ka laparoskopijas kursi pat bieži vien vairs nav pieejami, jo vienkārši šī specialitāte, robotu ķirurģija nomaina laparoskopiju pamazām. Atvērtā pieeja, viņa paliek mazāk, bet mēs paši saprotam, ka viņa nekad nepazudīs. Tā runājot par teiksim tā detalizētāk, par robotu ķirurģijas instrumentiem un aksesuāriem. Da Vinci robotam, tas, kas attiecās uz apstrādes nodaļām, ir 3 sadaļas, kas ietver endoskopu, kas ir 3D HD, šis te robotu ķirurģijas endoskops, robotu ķirurģijas instrumentu portfolio un aksesuārs, kas ir vairāk kārt lietojami aksesuāri. Tātad runājot par endoskopu, endoskops ir 3D endoskops ar konektoru, ar distālo galu un ar šo te bāzi.
Šie te diski un zobratiņi, kas ir šeit parādīti šajā slaidā, es varu tīri informatīvi izstāstīt, ka pievienojot endoskopu robotam, caur šiem zobratiņiem robots ļauj kontrolēt endoskopu ķirurgam. Tāda ir tā to būtība. Kā izskatās endoskops, un endoskopi ir pieejami 2 vai 30 grādu endoskops un 0 grādu endoskops. Aksesuāri, grupa numur 1, kas lielākajai daļai noteikti uzmetot acis šķiet viss pazīstams. Tā būtībā trokāra sastāvdaļas, kas ietver šīs trokāra kanulas, obturatorus, ārkārtas atvēršanas, šīs tā atslēgas, ja nu kaut kas ir atgadījies, un dažādas citādākas piemērus, piedarumus. Grupa numur 2 ir monopolārie bipolārie savienotāji kabeļi. Grupa numur 3 ir apstrādes piedarumi. Kā izskatās robotu ķirurģijas instruments? Tas, uz ko es vēlos norādīt, ir tas, ka jūs pašlaik redzat vienu instrumentu. Tā ir viena komponente. Da Vinci instrumenti nav izjaucami. Tas ir viens instruments, uz ko jūs pašlaik lūkojaties. Tas ir 66 cm garš instruments, pagaršs instruments. Līdz ar to Da Vinci ļoti labi kotējās arī bariatriskā ķirurģijā. Tam, ka instruments ir vienā komponentē, ir savi plusi. Piemēram, nav jāizjauc, nav jāsaliek, nekādas komponentes nevar pazust, bet ir jāvērš vairāk uzmanību uz apstrādes procesiem. Par instrumentu pašu uzbūvi un sastāvu, kad es pirmo reizi apsēdos pie Da Vinci konsoles, un arī redzot to, kā šie instrumenti ir būvēti, es pati kā pēc izglītības inženieris droši varu pateikt to, ka Da Vinci instrumenti un sistēma ir inženieru tehnoloģiju meistardarbs, absolūti, jo kā mehāniku, kas ir trīši un šīs te trosītes, kā šos instrumentus izveidot tā, lai kustības ar šiem instrumentiem un manipulācija ar šiem instrumentiem būtu brīvāka un fiziski pat vairāk iespējams izdarīt nekā ar ķirurga dēlnām un ar plaukstām. Jo, piemēram, tīri piemērs, ja mēs paņemam savu dēlnu un viņu rotējam, pa cik grādiem mēs viņu rotējam? Nu, kaut kur tuvu pie 360 sanāka. Da Vinci instrumentu ir iespējams rotēt pa 540 grādiem. Līdz ar to tā ir lielāka kustības brīvība nekā cilvēka plaukstē būtībā. Tas arī dod to augsto precizitāti un ieguvumu šai robotu ķirurģijai. Vēl, kā izskatās šī instrumenta struktūra un uzbūve. Instruments šajā pamatnē, kas ir baltais klucītis, redzam, ir 2 porti, tie skalošanas porti. Viens skalošanas ports ir paredzēts distālā gala skalošanai un apstrādē, otrs ports ir paredzēts šīs pamatnes pašas skalošanai un apstrādē. Tas, kas ir pa vidu, tubus, tur ir slēgta hermētiska vide, būtībā viņa nav jāapstrādā. Apstrādāt tiek distālais gals un šī pamatne. Kā tas izskatās, kad mēs skalojam distālo galu, iešļircinam šo apstrādes šķīdumu vai arī skalošanas ūdeni, un ūdens šļācās pa distālo galu laukā. Pirms mēs runājam par instrumentu apstrādi, ļoti svarīgs jautājums un īstenībā arī temats ir, kādi ir riski Da Vinci instrumentu apstrādē. Jo bieži vien, mēs to ļoti labi zinām, uz sterilizācijas nodaļu atnāk jau tādi instrumenti, kur ir jautājums, vai tas instruments tika bojāts operācijas zālē, vai tas instruments tika bojāts transporta ceļā, vai arī tas instruments tiešām tika sabojāts sterilizācijā. Kāds nerad tiek apgalvots. Tātad, lai novērstu šo instrumentu bojājumus un lai instruments būtu vieglāk apstrādāt, pirmkārt, operācijas laikā es vēršu to informatīvu uzmanību. Operācijas laikā ir jāievēro zinām drošības principi, piemēram, monopolārs grieznes, kas tiek regulāri aktivētas un viņas ir aplipušas ar šiem te audu gabaliņiem. Viņas nevajadzētu tīrīt ar otru instrumentu. Šādā veidā šīs grieznes ir iespējams deformēt. Instrumentiem, kas ir tikuši izmantoti uz pacientu operācijas laikā un uz kuriem ir piesārņojums, nevajadzētu ļaut piekalst, jo jūs iepriekšējos slaidos redzējāt arī šo instrumentu pašu uzbūvi, trosītes un zobratiņus. Ja tie instrumenti ir
piekaltuši jau, tad varētu būt jau zināmas grūtības viņus apstrādāt sekmīgi. Normālos apstākļos pēc operācijas instrumentiem, kas ir tikuši izmantoti, vajadzētu šīs te daļas, distālās darba daļas turēt mitras. Mitrā marlītē vai kādā citā veidā nodrošināt šo te mitrumu. Da Vinci instrumenti ir daudzreiz lietojami instrumenti, kā mēs saprotam. Atkarībā no instrumenta specifikas instrumentu ir iespējams izmantot no 10 līdz 18 operācijās. Operācija tas nozīmē no operācijas sākuma līdz operācijas beigām, nereiķinot nekādu laiku. Monopolārs griezums, piemēram, ir paredzēts 10 operācijām, retrakcijas spēles 18 operācijām. Nu, tas tā vidēji ņemot. Šādu algoritmu ir izveidojis ražotājs, balstoties uz validāciju, cik konkrētās konstrukcijas instruments operācijās var nodrošināt labu šo te klīnisku un tehnisko kvalitāti. Tāpat katram instrumentam ir arī zināms apstrādes ciklu skaits definēts. Cik reizes instruments var tikt apstrādāts. Jo visos robotu komplektos, tieši tāpat kā arī laparoskopiskos un atvērtos komplektos, nevienmēr visi instrumenti tiek izmantoti. Tātad, pirmkārt, domājam paši par savu drošību. Saņemot robotu ķirurģijas šo te komplektu sterilizācijas nodaļā, pirmkārt atbrīvojamies sev drošā veidā no vienreiz lietojamiem kādiem komponentiem, ja tādi ir palikuši, kas varbūt savienotāji kabeļi, noslēgt blīves. Nākamais. Paņemot rokā šo te instrumentu, ko esam saņēmuši uz sterilizācijas nodaļu, skatāmies uz šo te indikātoru, jo uz instrumenta pamatnes ir indikātoru lodziņš. Ja šis lodziņš ir balts, ļoti labi apstrādājam viņu un dodam atpakaļ uz šo te operāciju bloku, ja instrumenti tiek glabāti operāciju blokā. Ja šis te lodziņš ir sarkans, netērējam laiku, metam šo instrumentu laukā, jo šo instrumentu nav iespējams vairāk izmantot. Katrā no Da Vinci šiem te instrumentiem ir iekšā mikročips, kas seko līdzi, cik daudz operācijās instruments ir ticis izmantots. Ja šis te lodziņš ir balts, viss ir kārtībā, sākam priekšapstrādi. Priekšapstrādē izmantojam enzimātisku apstrādi šo te deterģentu ar pH no 7 līdz 11, atbilstoši ražotāju norādījumiem. Abus divus skalošanas portus, pirmo un otro ar šķirci, uzpildam ar šo te deterģentu šķīdumu. Un atstājam šajā šķīdumā šādu instrumentu uz 30 minūtēm. Pēc šīm 30 minūtēm ņemam ūdens pistoli un izskalojam šo te portu numuru 1, kas atbild par distālo galu instrumentam. Skalojam ar ūdens pistoli un pie reizes vienlaicīgi arī vismaz tās 20 sekundes kustinam to distālo galu instrumentam, lai tas instrumenta distālais gals atbrīvojas no šī piesārņojuma. Un portu numur 2. Kad portu numur 2 mazgājam, tad nav nepieciešams neko kustināt. Pēc tam veicam šo te skalošanu, nomainam ūdeni, tīrs vēss ūdens. Un ar ūdens pistoli zem ūdens kustinot šo te rotējot distālo galu aptuveni 30 sekundes skalojam instrumentu. Birstēšana, izmantojot neilonu birstīti, vismaz 60 sekundes, īpaši uzmanību pievēršot kustīgajām šīm te instrumentu daļām. Skalojam zem tekoša ūdens, arī aptuveni minūti, un pēc tam veicam pārbaudi instrumentam. Vai instrumentam ir redzami kādi vizuāli defekti, vai nav. Jāvērš uzmanība. Šis ir vairāk atkārtojums zināmām lietām, kad, ja teiksim, elektroķirurģiskiem instrumentiem, kā piemēram monopolārs ir liektas grieznes, tiek novērot šāda aina, kad darba gali ir iekrāsojušies pelēki, sarkani vai melni, tas ir pilnīgi normāli. Tas ir dzelzs oksīds, kas ir izveidojies, un šīs nogulsnes ir veidojušās pie instrumenta aktivācijas. Nav nepieciešams šādā situācijā īpaši agresīvi bērst vai mēģināt atbrīvoties no šī dzelzs oksīda nogulsnēm. Pēc priekšapstrādi papildinam ar ultraskaņas vannu. Visas iekārtas, kas ir paredzētas apstrādē robotu ķirurģijai, man ir jānorāda, tām būtu jābūt saskaņā ar Intuitīvu Da Vinci iedoto šo te validēto iekārtu sarakstu, jo tad Intuitīvs arī uzņemās atbildību par
tālāk notiekošo, ja ir izmantotas atbilstošas apstrādes iekārtas. Tātad ultraskaņas vana, kas ir validēta, tad viņš instrumentu apstrādē vismaz 15 minūtes. Veicam apstrādi. Instrumentu mazgāšanas dezinfekcijas iekārta, automātiski instrumentu mazgāšanas dezinfekcijas iekārta, kas arī ir validēta DaVinci instrumentu apstrādei. Būtībā tās ir lielākā daļa jau Latvijā esošas mazgāšanas dezinfekcijas mašīnas, kurām ir īpašais šis te DaVinci rāmis. Pievienošana, pieslēgšana gaužām vienkārši. Daudz vienkāršāk nekā laparoskopiskiem komplektiem. Pēc automātiskās mazgāšanas dezinfekcijas noslaukuma atbrīvojamies no liekā mitruma, varam izmantot arī gaisa pistoli. Pārbaudam, vai instrumentam nav kādi redzami bojājumi. Un attiecībā uz trokāru kanulām. DaVinci ir 4 trokāru kanulas, kas ir nerūsējušā tērauda trokāru kanulas. Atsevišķos gadījumos visādi var gadīties, vienmēr var būt tā, ka kanula ir saliekusies. Tas ir ļoti svarīgi, lai kanula neaizietu atpakaļ uz operācijas zāli saliekta, jo saliekta kanulā ievedot instrumentus ar šo te trokāru lauzīs instrumentu, un instrumenta viņš ir diezgan. Viņi noteikti atmaksājas, bet salauzts instruments sev neatmaksās. Tāpēc pie robotu ķirurģijas piegādes vienmēr tiek piegādāta tā saucamā šī trokāra kanulas tapa, un šo te tapu vienkārši slidinam cauri kanulai. Ja viņi ir viegli izslīd cauri, viss ir kārtībā. Ja viņa ieķerās, vai arī ir jūtams, vai viņa vispār nenāk laukā, nu tad kanula ir bojāta, un šādu kanulu izmantot nevajadzētu. Tālāk izmantojam pH neitrālu lubrikantu. Šajās te instrumentu kustīgajās daļās, kas parādītas arī ar būtiņu, 1, 2 pilieni. Tālāk dodamies pakoties. Pozicionējam instrumentus un aksesuārus, kā parādīts attēlā. Droši var izmantot konteinerus, var valcēt, tam nav nekāda ierobežojuma. Un DaVinci instrumentus autoklāvējam klasiskā autoklāvā ar plato. Programma ar plato 3 līdz 18 minūtes. Lielākoties pasaulē gan ir noteikts, nevis noteikts, bet ir pieņemts, ka vadošie autoklāvu ražotāji viņiem jau ir atsevišķa programma sterilizācijas, kas saucās DaVinci vai robotu ķirurģijas programma šo instrumentu apstrādē. Tāpēc būtībā izvēlamies vienkārši DaVinci programmu autoklāvā. Tas bija par instrumentiem, bet tagad mēs runājam par endoskopu. Sākumā mēs pieskārāmies endoskopam. DaVinci ir 3D HD šis te endoskops, kuram ir pašam savas apstrādes instrukcijas, ir zināmas līdzības, ir zināmas atšķirības. Pirmkārt, noslaukam šo te endoskopu, atbrīvojamies no liekā piesārņojuma uz endoskopu virsmas. Inspicējam endoskopu, tas ir 3D endoskops, līdz ar to viņam ir 2 lēcas. Pārliecinamies par to, ka nekas no tā nav bojāts, endoskops nav saliekts, un galvenais, ka lēcas nav bojātas. Nākamais, pārliecinamies par to, ka šis te adapteru komplekts, kas attiecas uz pieslēgšanu automātiskai mazgāšanas dezinfekcijas iekārtai, ir tīrs, ir kārtībā. Tam netrūks nekādas komponentes. Ievietojam šo endoskopu tam paredzētajā apstrādes rozā, kā parādīts attēlā, lai neatsitās distālais gals un lai brīvi nekustās šis te konektorā vieta, kur tiek pieslēgts endoskops pie procesora robotam. Kā izstāsta šī pamatne 3D endoskopam. Kā jūs redzat, šeit vairs nav skalošanas ports 1 un 2, šeit jau ir vairāk skalošanas porti, bet, ja mēs atgriežamies atpakaļ, skatoties uz šo adapteru komplektu šim konkrētajam endoskopam, tas ir magnēta savienojums, tas neaizņem papildus laiku pievienot adapteri pie šī endoskopa. Pievienojam adapteru endoskopam. Un esam gatavi veikt automātisku mazgāšanu dezinfekciju tam paredzētajā šajā te rāmī ar iekārtu, ko ir validējis intuitīvs DaVinci instrumentu un endoskopu apstrādē. Vienmēr uzmanamies, lai endoskops netiek traumēts lieki. Pēc automātiskās mazgāšanas dezinfekcijas tieši tāpatās kā ar instrumentiem atbrīvojamies no liekā mitruma. Varam izmantot gaisa pistoli, bet gaisa pistoli endoskopam nekādā gadījumā nedrīkst izmantot distālajam galam.
veicam inspekciju, pārbaudam, vai nav nekāda liekie nosēdumi, vai endoskops nav bojāts. Pozicionējam endoskopu šajā te apstrādes grozā, kā parādīts attēlā, tieši tāpat tās uzmanoties, lai distālais gals netiek traumēts un lai šis te savienojums procesora arī brīvi nekustās. Iepakojam. Endoskops Da Vinci tiek sterilizēts nevis tvaikā, kā instrumenti, bet ūdeņraža peroksīda sterilizatorā ar tam paredzēto programmatūru. Tā parasti saucās arī Da Vinci programmatūra. Šeit ir parādītas arī intuitīva validētās iekārtas, ar ko intuitīvs sadarbojās un kur ir veikta konkrēti jau validācijā Da Vinci instrumentu apstrādei. Tas, ko Da Vinci rekomendē, ir Steris V-Pro Max iekārta, jo tā pētījumos pierādījis un arī praksē pierādījis sevi kā visefektīvāko robotu instrumentu un robotu endoskopu apstrādei. Būtībā, paldies par uzmanību!